Hijo, darbie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un ir jauns unboxings, darbie draugi. Un šajā unboxingā es prezentēšu sev šodien nopirkto kameru GoPro Hero 4 Silver. Lūdzu, darbie draugi, te nu viņš ir. Es jau sen sapņoju par šo kameru un beidzot es esmu iegādājies kopā ar visnedažādākiem aksesuāriem, kopā ar īpašo GoPro galvas pieliekamo. Tā, mums šeit vēl ir unboxingā šajā, jūs redzēsiet GoPro, tas ir extra chargers, kur var uzlādēt 2 baterijas. Tā, kas mums vēl ir? Mums ir vēl nopirkta SD karte par 32 gigabaitiem, šāda SD kartīte, micro SD, ļoti labs ierakstīšanās ātrums un tā tālāk. Vēl es iegādājos šo selfie stiku, ar kuru varēs vienkārši izlūkt ārā. Viņš ir metru izstiepams garš. Šāds viņš izskatās. Šāds ir selfie stiks. Vienkārši fantastisks GoPro. Tā, un kas mums vēl pēdējais ir? Vēl šodien iegādājos ekstra bateriju. Vēl viena baterija. Ekstrēmiem gadījumiem, ja gadījumā beidzās baterija, un tad es vienkārši lieku šito iekšā. Nu ko, darbie draugi, ķersimies pie paša unboxinga un atvērsim šo brīnišķīgo GoPro Silver. Tā. Īstumā, ko es jums varētu parādīt, šeit ir visi, un šāds tagad jūs redzat visi. Viņa filmē 4K, dārgie draugi, viņa filmē 4K, vēlētos pasveicināt Elīzes kanālu, viņai ir tieši tāda pati GoPro, un tagad arī man Elīzīt ir tieši tāda pati kamera kā tev. Nu ko, ķersimies pie paša unboxinga, un ņemam viņu ārā. Šitas ir vienkārši tāda kartona kārbiņa, un te nu viņš ir, pati GoPro. Nā, te vēl ir novelcenīt, šo novelcenīt mēs plēšam vaļā. Visa apkārt te viņi iet. Jā, ir. Tā, un, jā, tas brīdis. Baby, lūk, kur viņi ir. Vienkārši savā ūdens necaurlaidīgajā čeholā. Tā, šeit mēs liekam kārbiņu, liekam maliņā. Tā, nu ko mēs redzam iekšā, darbie draugi? Šeit ir visnedažādās pamācības. Es domāju, tad, kad jūs viņus nopirksiet pašu šo kameru, jūs viņus paši varēsiet pagaidām, es viņus vienkārši metu nost, jo man tas nav vajadzīgs. Jā, šeit ir viss no oriģinālās. Šī smarža. Ja vēl kādam patīk šī smarža, tad jūs zināt, par ko es runāju. Jauns vajag, kā žurnāls smaržo. Tā, nu ko? Un kas vēl visādas grantiņas? Un jā, uzlīmes. Uzlīmes GoPro uzlīmes, kuras es noteikti pielīmēšu pie savajā jauniegādātā arī longboarda. Apakšā es pielīmēšu šīs GoPro Heroes uzlīmes. Tā, tas ir labi, jā, bet atkal te ir grāmatiņas, jā, makaltūra. Tā, nu ko, un skatāmies, kas ir pašā kastītē, jo tur vēl nāk mums komplektā kaut kādi dažādākie instrumentiņi priekš GoPro, lūk, kuru jūs viņus varat visus redzēt. Tā, nu ko, šeit ir komplektā kaut kāds šitāds ten, ko arī var kaut kur piestiprināt. Tā, USB kabelis ar micro USB galu, tas ir domāts uzlādēšanai vai arī failu pārvilkšanai uz datora. Tā, mums vēl ir šeit vēl viens tāds uzgalīts, jā, arī tošana, kur piestiprinājums. Šāds viņš izskatās, jā. Jā, ok. Tā, nu ko, un kas mums vēl tie? Mums šeit vēl ir, jā, piestiprinājamies pie galvas. Šāds ten. Es šito varēšu pielipināt pie savas ķiveres. Man ir tepatās ķiveres, viņu pielipināšu pie ķiveres, un te jau es pieliešu GoPro un vienkārši pie galvas arī pie ķiveres piestiprinām šitāds ten un dodies ar kameru uz galvas. Tā, kas mums te vēl ir? Protams, baterija. Protams, kāds tāpēc baterijas. Protams, es iegādājos vēl vienu bateriju. Es domāju, šo unboxingā neiekļaušu, jā, priekš kā man, jo kur viņi ir. Man ir jau 2 baterijas. Tāpēc tā ir baterija. Tā, kas mums un vēl mums ir stikliņi, jā. Šeit ir 2 veidi ekstra stikliņi, ko arī var izmantot, nomainīt šo ūdens necaurlaidīgo aizmugurīti. Tā, nu ko, un tas principā arī viss, kastīte ir tukša, šie stikliņi. Tā, nu ko, un tagad ņemam ārā pašu kameru, es domāju, es viņu te īsti. Tā, šeit ir jāpiespiež 2 šitie ten, un kamera iznāk ārā. Jā, un te nu viņi ir kastīti.
Reku šeit vēl tāds stikerīts, bet no to nevajag kastīt, noliekam nost. Un te nu viņi ir, darbie draugi. Superīgi, ideāli, maza kameriņa, kompakta. Kā es jums teicu, es viņu varu piestiprināt pie galvas, jūs viņu varu piestiprināt pie mašīnas, jūs viņu varu piestiprināt pie jebkurienes, darbie draugi. Fantastiski, paskatīsimies, kāda viņi izskās iekšā. Lūk, kur atverās viņa vaļā. Un jā, atverās vāciņš, kurš ir mazlietiņ piespiests, jo viņš ir ūdens necaurvadīgs. Un jā, pati kamera. Un te nu viņi ir. Lūdzu, vāciņš. Šāds izskatās vāciņš. Tas ir ūdens necaurvadīgais čekols. Un te ir pati kamera, pats GoPro Heroes. Vienkārši šeit jūs viņu varat apskatīties. Jā. Un viņam aizmugurē, kas ir man patīk šai kamerai? GoPro Heroes 4 Black. Aizmugurē nav displejs, bet šai aizmugurē ir displejs, dārgie draugi. Lūdzu, touchscreens, kur var mainīt ustanovkas, var mainīt iestatījums. Viss ir šeit. Lūdzu, tāda kompakta kamera. Es domāju, es tūlītās jau palēnām ķeršos pie šīs kameras testēšanas un jau nākošie, es domāju, kaut kādi video būs tieši no šīs kameras filmēti. Ļoti maziņa, ļoti kompakti. Jūs varat filmēt visādus dažādākos pranku videos, izmantot tieši šo mazo kameru. Jūs varat viņu droši ielikt vienkārši rokās un paslēpt, un neviens pat jums viņu neieraudzīs, ka jums viņi ir. Vienkārši, es domāju, vienkārši fantastisks pirkums. Es nerādīšu jums, dārgie draugi, kā viņi šobrīd strādā. Principā es jums netaisīšu vaļā arī šos, es jums visu to parādīju, vienkārši jūs jau man redzēsiet uz ielām arī ar šo stikeri. Vienkārši, es domāju, fantastisks pirkums, es domāju, katram jums ir arī jāsako manam piemēram un arī krājot. Kamera nav no tām lētajām, dārgie draugi, viņa man izmaksāja diezgan. Ja jūs gribat zināt, cik viņa izmaksāja, rakstīt man privāti. Nu, tāpēc, tālūk, šis bija šīs GoPro Heroes 4 Silver unboxings. Es ceru, ka jums patīk šis video un jūs spiedīsiet like pogas. Un, protams, ja jums nav grūti izplatiet šo video sociālajos tīklos, padalieties ar šo video draugos, Facebookā, Twitterī, pastāstiet saviem draugiem pa Uldons TV. Un jūs atceraties, ka jūs visi esat labākie. Es no jums pagaidām atdos un tiekamies jau jaunajos manos unboxingos, dārgie draugi. Es no jums atdos uz redzīti. Šajā vakarā būs DJs Vandals ar bunzinieku. Super vienkārši. Būs speciālais hip-hop šovs. Būs go-go dejotājs. Kas vēl būs? Un citi viesi. Tas lai paliek noslēpums, kā arī, protams, olas. Tā arī olas, dārgie draugi, kura tiešām ir vērts